padalīšos ar tādu ļoti aktuālu tēmu, kas ir svarīga gan sievietes iegurnim, vīrietes iegurnim. Šī tēma ir ļoti aktuāla un svarīga, un daudzi mēs par to ļoti kautrējamies, jo tie vingrinājumi ir, diezgan seksīgi un pārprotami, un bieži vien dēļ tā mēs arī kautrējamies. Bet svarīgākais jau ir mūsu veselība, kā mēs jūtamies savā ķermenī, un vai mēs to apzināmies vai nē, vai kautrējamies vai nē, tas jau paliek katra paša ziņā. Tādēļ padalīšos ar variācijām, kas varbūt būtu ērtākas gan sievietēm, un arī variācijām, kas varbūt būtu pieņemamākas vīriešiem. Tātad šie te mūsu svarīgie iegurņa vingrinājumi. Pats vienkāršākais, ar ko mēs varam sākt, ir tātad sēdus pakustināt iegurņa locītavas, iegurņa bļodiņu, abus celīšus uz vienu pusīti, uz otru pusīti. Šeit mēs varam iestiept iegurnīt, varam no sākuma vienkārši iekustināt. Tad jebkurā situācijā sākam ar pašu vienkāršāko. Brīnišķīgi, vai ne? Iekustās. To varam darīt arī guļus, no rīta pamostoties, vai arī vakaros pirms iešanas gulēt, izstiepties un abus celīšus uz vienu sāniņu, uz otru sāni, iekustinam iegurnīti, kas ir arī ļoti veselīgi muguriņai. Tad kā kuram ir ērtāk? Var sākt guļus, var sākt sēdus. Atrodam sev ērtākās pozīcijas. Plus šeit iegurnītim arī šādu vingrinājumu. Tas stiprina vēdera muskultūru un muguras korsetīti. Vienkārši vingrinājumu viņu nelaižam kāju līdz zemē, lai nav krikšķis. Bieži vien mums tur ir krikšķis iegurnītim. Daram to saucīgāk. Un saturot vienkārši skaistu korsetīti, lai neizliecās mugura, lai vēders negāžas uz āru, vienkārši saturot korsetīti. Otra kājiņa. Super, brīnišķīgi. Tad veicam šādu. Šeit iestiepjam celīti klāt, arī strādā vēderpresīte un iegurnītes. Tad nākamais ir vēderpresītei. Saturam, lai viņa negāžas uz āru, bet skaisti dziļi iekšā, pēdiņu nolaižot, un šis ir jādara lēnām. Šeit mēs baigi daudz gribam kačāt baigās presītes, bet jāsāk ir ar pašu vienkāršāko, lai varētu saturēt savu viduklīti korsetīti, lai viņš negāž uz āru. Lai viņš dabīgi satur to korsetīti skaistu, slaidu, stingru. Nākamais variants. Tātad mūsu vēderpresīte ir saistīta ar iekšējiem orgāniem, ar mūsu iegurnī. Un pats iegurnītis. Tālāk ir vēderpresītei un iegurnītim. Šāds vienkārši vingrinājums pacelāt gurniņus, bet šeit mēs koncentrējamies nostiept iegurņa līniju. Un vienlaicīgi, protams, dubšukiņš arī sasprindzināt un arī neizliecam muguriņu. Šeit ir svarīgi iegurņa kauliņa, ribas kauliņa sakobināt kopā, lai ir skaista taisna līnija. Un hops, pacelāja. Un tas ir tik vienkārši sievietēm, lai nebūtu noslīdējumi, un vīrietiem arī tātad iegurņs, lai viņš tur nav nosprostots, lai ir asinsrita limfas plūsmas. Arī šādu var darīt gan viens, gan otrs. Tālāk, vēl dziļāka muskultūra ir paceļot, var celīšu likt platāk kopā vaļā, lejā. Šeit jau mēs pieslēdzam vēl iekšējo muskultūru, iegurņa pamatnes muskulatūru, kas veicina, lai nav dzimuma orgānu noslīdējumi. Lai tur skaisti viss saturās vietiņās. Un nākamais vienkārši turot gurniņus augšā, celīšiem kopā vaļā, skaisti atkal vēderiņš krīt iekšā, skaisti taisnu līniju izturot.
Brīnišķīgi malacīši. Vēlams būtu arī pastiept, jo no ostas kaula mums tur nāk visi nervi. Liekam kāju augšā, pēdiņu turam ar papēdīti. Un pastiepjam vienkārši uz sevīm klāt. Un šeit mums skaisti iestiepsies šis te lielais muskulis. Caur to lielo muskuli mums iet visi nervi cauri, kas savieno ķermeņa augšdaļu un apakšdaļu, kas ir ļoti svarīgi iegurnim. Tātad no priekšpuses, no aizmugurītes. Tur ir daudz. Atbrīvojam nervus, asinsriti, limfas plūsmas. Un otru kājiņu liekam augšā un pastiepjam vienkārši klāt. Ok, brīnišķīgi. Nākamais. Griežamies, veļamies uz sāniņu no šīs te pozīcijas un griežamies uz vēdera. Vienkārši nerādīšu pret jums, rādīšu tā, lai jūs redzat pašu vingrinājumu jēgu izprast. Iesēžamies uz celīšiem. No sākuma, ja ir vajadzīgs iegurnīt no šīs pozīcijas, pavingrinām vienkārši ar gurniņiem uz priekšu. Gurniņus skaisti uz priekšu. Var būt plecu platumā, var būt platāk. Sākuma pozīciju varam sākt taisni, un tad palikt platāk. Šeit arī gan sievietēm, gan vīriešiem. Vīriešiem noteikti būs ērtāk platāk un arī iegurnīt vienkārši uz priekšu. Brīnišķīgi, ja pleciņi var noturēt visu laiku virs papēdīša, bet ja jūs ejat ar visu ķermeni, arī nav nekas slikts. Galvenais pakustinam iegurnīti. Arī taisnā līnijā neizgāžam puncīt, neizliecam muguru, bet sakabinam gurnu kauliņu ar ribu kauliņu kopā un nostiepjam iegurņa līniju. Ok, brīnišķīgi malacīši. Tad no šīs te pašas pozīcijas ejam šādā te variantā. It kā plankā strādās presīte, iegurnītis, dibena muskulatūra. Iestiepjam ar gurniņiem atpakaļ un paejam ar gurniņiem uz priekšu. Vīrieši var veikt kopā kā atspiešanos un tad iet atpakaļ. Pēdiņas var turēt taisnāk. Apsveic kā atspiešanos iet atpakaļ. Sieviete ir vienkārši pašūpināt gurniņas, saudzīgi saturot korsetīti stingru. Un ar dubšukiņu atpakaļ iestiepjot, saturot skaistu korsetīti. Šeit pastiepjamies, turot rokas nedaudz platākā pleciņi. Dubšuks ir augšā, taisnu muguriņu stiepjam, garas rokas un muguriņu iestiepjam. Tas ir ļoti veselīgi muguriņai. Veido ļoti skaistu apaļu dubša formu, nepārkačājot nekādus izklupienus, pietupienus. Šo te vienkāršo vingrinājumu. Tas ir ļoti veselīgi muguriņai. Tātad parādu no priekšpusītes. Rociņa nāk platāk un vienkārši iestiepjam uz atpakaļu. Un tad šeit var nākt uz elkonīšiem, uz priekšu, atpakaļ. Un arī nav svarīgi, vai jums ceļi ir šaurāk. Kustībiņā planks sanāk uz priekšu un ar dubšukiņu atpakaļ. Vai celītes ir platāk? Sākumā pēdiņas ir kopā vardītē. Šādi. Ejam uz elkonīša, skaistu korsetīti, neizliecam muguriņu, stingru korsetīti un pakustinām, iegurnīt uz priekšu, atpakaļ vai taisnās rokās. Vīrieši to var darīt vispār pavisam šādi, plankā un uz atpakaļu. Var plankā atspiesties un tad atpakaļ. Tātad tas jau var būt komfortablāk vīrietim. Un pārmaiņas pēc atkal pakustina iegurnīti, lai nostabilizē. Lai mēs neko nepārforsētu, lai būtu stabili. Ok. Sievietēm skaistajām dubsītīm, kas grib vēl dziļāk,
Liegam kājas pavisam vardītē, 90 grādos pēdiņas. Es atvainojos, parādīšu no aizmugurītes. Šādi pēdiņas nāk 90 grādos, un tad arī sēžamies, cik varam ar iegurnīt uz priekšu un atpakaļ. Iestiepjam. Un šeit varam pēdiņu pakustināt. Tas iekustinās vēl iegurņa bļodiņu, nostabilizēs mums muguriņu un elastību saitītē. Tālāk nākamais atkal pārējai pakustinam vienu celīti, otru celīti. Ak, brīnišķīgi. Un šis rotējošais mums daudziem sasēžās, vai nu mašīnā sēžam šķīvi, vai pieraduši pie datora sēdēt. Viss ķermenis tad, kad sāk rotēt, iztaisnot mūsu diagonālītes, un tas ir ļoti veselīgi iegurņa bļodiņai. Sēdinam to kauliņu, kur mēs braucam uz riteni, kurš nosēžās pie zemes, un pagriežam gurniņu. Maigi pakustinam uz augšu, uz leju. Varam balstīties uz roku. Otra pēdiņa ir arī vienkārši skaisti klāta, kur aizmugurītē. Un pakustinam gurniņu. Rotējoša smuka kustībiņa. Iegurns ir ļoti veselīgs. Ar gadiem viņš tur mums ļoti iespīlējās. Saīsinās muskulīši. Un daudziem, lai nav jātaisa šīs te gūžas operācijas vai arī pēc operācijas, ne tikai iekšējiem orgāniem, bet arī tiem, kam ir vajadzīgs pašai iegurņa bļodiņai. Šis ir vienkārši fantastisks vingrinājums. Brīnišķīgi. Un superīgs vingrinājums, kas ir jāpastiep, kas mums jāstiep pēc iespējas biežāk, tas ir dzīvības muskulītis, iegurnītis, visi iekšēji orgāni. Atstutējamies uz rociņas, no šīs te pašas pozīcijas ceļamies augšā, balstamies uz celīšiem un stiepjam iegurnīti uz priekšu. Stiepjam iegurnīti. Skaisti taisnu līniju. Un ar rociņu vēl pastiepjamies atpakaļ. Skaisti visu diafragmu iestiepjam pa diagonālīti. Šeit mēs varam veikt arī kustībiņu. Varam vienkārši paturēt, ieelpot, lai iestiepjās. Brīnišķīgi. Apsēžamies ar otru kājiņu, otru iegurņu pusīti izkustināt. Un atkal pagrozam iegurnīti, pakustinam. Varam balstīties uz rokas, kas var vairāk, lielāku, plašāku kustību, kas vienkārši pakustina tik, cik jūtamies komfortabli. Super. Un atkal pastiepjam, balstamies uz celīšiem, ceļam iegurnīti uz augšu, stiepjam iegurnīti un ar rociņu pa diagonālīti vēl pastiepjamies prom. Ņemam tādu ielpu un uz izelpu atbrīvojam. Ielpu un uz izelpu atbrīvojam. Brīnišķīgi. Tad nostiprināt pašu vēl iegurnīti tur, kur mēs cilājām gurniņus. Tas, kas vēlās, var vēl paņemt klāt šādu vingrinājumu. Viņš jau padara stingrāku šo te pašu iegurņu muskulatūru. Liekam celīt kāju augšā uz celīšu un pacelājam dupsi. Šādi ar vienu kāju tas stiprinās visu iegurņa mazās saitītes. Ok, otra kājiņa. Un pastiepjam klāt, pastiepjam. Jūtam, kad iestiepjās lielais muskulītis. Izjūtam, lai brīvi iestiepjās ar elpošanu, atbrīvoja. Ja vajadzīgs pakastinām nedaudz brīvi. Visu daram maksimāli saudzīgi savā komforta zonā uz elpošanu, uz izelpu atbrīvojot.
neko nepārslogojam, nepārspīlējam. Visu daram ar mīlestību pret sevi. Ok. Tiem, kuriem sāp muguriņa, arī ko var darīt iegurnītim. Tas ir veselīgi vispār iemācīties paši iegurnīti kustināt. Bet arī ļoti, ļoti vērtīgi. Tad noguļamies un maza iegurņa rotācija ar astes kaulu pagriežot un kaulu nedaudz uz augšu. Mazu kustībiņu, tādu mazu rotāciju. Pavisam vienalga kādā tempā jūs viņu veicat. Variet pakustināt dažādos tempos. Variet sprindzināt iekšējo muskultūru, viņu tā kā ievelk un atbrīvo. Variet vienkārši iegurnīt kustināt. Iespējas ir ļoti daudzas, plašas. Un tad ir tāds brīnišķīgs vingrinājums. Šis ir arī presītai. Saliekam pēdiņas kopā un no šīs pozīcijas pacelējam iegurnīti uz augšu skaistai dubša formiņai un ļoti veselīgi iekšējiem orgāniem. Ok, brīnišķīgi. Vēl iegurnītim varam darīt šādi. Paceļam augšā un mēģinam tagad vienu celīti pastiep prom otru. Un šeit iegurnītis pagrozās, iestiepjās. Šis arī ir ļoti, ļoti foršs vingrinājums. Tā parādīšu šādi, varbūt redzēs labāk. Tad stiepju vienu celīti prom otru, iestiepju vienu celīti, otru celīti. No šīs pozīcijas variet arī atbrīvot, vienkārši pakratīt iegurnīti. Vienkārši purinam gurniņus. Šis arī ir ļoti vērtīgs iekšēji orgāniņa smuki sastājās vietiņā un muguras krusti atbrīvojas un iegurnītis nostabilizē smuki savās vietiņās. Pašās beigās vēlams pastiepties, izstietelē diafragma, elpošana, tātad mūsu ķermenis viss izstieptām kājām, pēdiņas kopā vaļā, atbrīvojam iegurnīti. Stiepjam gar augumiņu. Tad izstiepšanās jebkuram ir svarīga. Jebkurā variantā, jebkurā dzīves situācijā un iegurnītis mūsu veselībai. Lai izdodas!